might get a bit crude. I'm your late night evening prostitute. Es jau tā kā muzikants būdams man jau interesē, es saprotu, ka tu kaut ko esot spēlējis bērnībā grupā. Bērnībā nē, skaidrībā. Skaidrībā. Es esmu bijis sestdienā raksts un tur bija bildi kaut kā. Jā, man ir bijuši kāds 11 punktus. Latvijas Igijas pops. Nē. Nē, tik ļoti. Nē, vienkārši atceros, ka Greviņš arī stāstīja, viņš arī esat spēlējis punku grupā un uz ceļiem kritis un dziedājušos, viņš skaidrs, bet cilvēki tikai spēlēja. Mēs visu laiku muļķojāmies. Nē, dziedāt īsti nemāku. Nu tā, skorīgi man es gāju, nu tā. Gitārs vēl ir kaut kāds? Jā, man basē, man no galvas. Es gribu ar tevi. Jā, es tev basu varu iespēlēt. Es to nedaru katru dienu, katru dienu. Es spēlēju tā, uznāk protā, Teķi pirmajā kursā uzreiz, kad sākās, tas ir, tā, kad sākās videne. Tas sanāk. Tur neko nebija ko darīt Smiltenē, jā. Tad bija tur Smiltene, kā country dzimis Smiltenē, jā, viss, jā. Šlāgergrupu, un tur mums tā instrumenti tur pagrabos visādos stāvēja. Un tā, ka tur šlāgergrupas mēģināja. Jā, štrumi ir. Tie štrumi ir rītīgi labi, nevis tā kā tagad grupas mēlta, piemēram, sūta pilnīgs. Zini, ka viņiem giča maksā, viņam viss tur skan tā, fonis, viss normāli, Drobeni ar skočiem, koči pat nevarēja dabūt. Nē, bet man jau Sēns arī spēlēja agrāk ansamblī, bet viņš jau... Jā, pēc tam, tad, kad tie pārgāja... Tur jau arī tas pats, tas, ka paštaisīja ģitārs. Jā, tur arī bija. Manējā basēna bija paštaisītā. Tas ir īstā štēla. Jo tagad jau tas ir nenormāli dārgi, agrākos laikos pats paņēma dēli, zin kā iztaisa un viņš ir ģitāra. Kādā krāsā? Tā kā kultūras nama aizkara. Bet ar tiem te, tā kā pusakustiskā basēna. Ar to S-burtiņu. Paštaisītā? Jā. Pusakustiskā basēna? Kā tu to pataisīt? Tur bija, visi bija finieris. Bet pagad, tur jau pats taisīja? Nē, es netaisīju. Tur jau bija, tie šlāgeri. Nē, es neesmu, to es esmu beidzu. Viņš ir ģitāra meistars. Nē, beidzu. Tas kā pidūries. Aizbrauc pie viņiem uz digļiem, uz šķūni. Viens stāvģi sien. Man pļērdeka šķūnī ir. Nekrūt. Kā tev sauc? Jānis. Mārtiņš. Eksidzītas Mārtiņš. Prikals bija tāds noiet tajā pagrabā un taisīt troliņu. Ja neviens neko nemācēja spēlēt. Kā mācījās? Ko? Kā mācījās? Kā mācījos? Uz zīmēja. Akordus. Akordus? Jā. Kaut kas parāda. Tā, gammiņu iemācījos, Pēc tam ej augšā pagrabā, kojās lejā pagrabs. Pagrabā ir tāda mēģitāpa un augšā tu dzīvo. Tu to giču, tu staipi visu laiku. Ko darīt? Ja parasti jau šitādās vietās, man pieredze bija tā, ka bija viens džeks, kurš bija kaut kur iemācījies to ģitāru spēlēt. Ne jau tā, ka nenormāli krūti, bet viņš mācīja visiem pāriem. Tad mēs bijām kaut kādu branži, kas viņš visiem sarakstos akordus, tagad tagad baigies, viņš reiz mācīs. Vienmēr tas viens kaut kāds līderis, kurš reiz zina, kā pareizi jātūt ar ģitāru. Mums bija tāds skolotājs, tas, kas šlāgerists, jo tas bija tā kā pulciņš skolā. Kur viņš bija puslegāls vai nelegāls, es pat nezinu. Tie instrumenti bija džeks, kuram bija legāla vai nelegāla studija ierakstu, kas bija tāda tajos laikos, jā. Es tur esmu bijis, tur pultis kaut kādas bija, tumbas tur sanagotas, bet katrā ziņā, viņš tur rakstīja tos šlāgeristus. Un pats viņš bija šlāgerists, tāds, Un tad viņš arī kaut ko viņš mūs gribēja uz to šlāgeru vīrīt, un mums tur arī tas protests pret to, es tevi mīlu, tu mani mīli, dari kaut ko, līdz kombainieru tiesības, nevis dziedu mīlu. Kad tu aizgāji mācīties uz to teķi, vai ne? Un vajag grupu, tas bija stilīgi vai kaut kāds protests? Tas bija protests un nebija ko darīt. Tā Smiltenē jau nav. Kaut kāds dziesmu ierakstās arī tikai spēlēt. Ir kaut kāda ieraksta, nav neviens saglabājies. Kopā mēs bijām, man liekas, kādi džeki 7, 8, bet mēs visu laiku mainījāmies, tāpēc mums bija daudz grupu. Jā, visi mācēja visu. Tādā. Nē, tikai. Tad mums meitenes vispār neinteresē.
Lēts alus, plasmasnieks un pagrabs. No, par stils jā, un par ko dziesmas bija? Sociāli aktīvs, visu laiku nodirš visu. Ko tu dari stila pēc. Wow. Kļardaki? Jā, vēl tagad ir. Es vēl tagad attraumojos atpakaļ. Dabūju Minnelu no Minsku. Jā. Tādu ritīgi ejošu. Tā, ka nav nekas jādara. Tā, pēc piena aizbraukt, tas jau laukos dzīvoju. Bet viņš nav vācējs, vai ne? Jā, viss tā kā. Tā kā bērnībā. Bet tur jau bija činīšana. Mums bija činīšana. Galvenais bija dabūt dziesmu. Iet, un tad tikai stumaks kā. Nu, pēc tam atrādāt, tev nekam neziet caur tam. Labi, nav jau tā, ka es pats būtu skrūvējis tam motoru, bet, Es gan skrūvēju, es ritīgi skrūvēju, bet man nekad negāja praktiski. Bija kaut kāda vecāka džeka, kas sataisīja, tad atkal negāja. Ko lieto? Pavāri? Ir kaut kāds virtuvē? Ir ritīgās, ir mājasaimnieču stilu līnijas, ir profesionāls stilu līnijas, ir baigi. Bet tas jau tāds, ko droši vien veikalā nenopirks, vai ne? Ir sūdīgākā puse. Mājasaimnieču tu var nopirkt veikalā, bet ir Latvijā arī profesionāli virtuves veikali, kur var visu dabūt. Ja Poškas taisa vislabākos nažus, kopš Zobenus viņi sāka taisīt. Viņus var dabūt. Mēs kopā, Japāņi nažiem. Japāņi taisa ļoti labus nažus. Viņiem ir vislabāk, samuraju Zobeni. Viņi joprojām taisa vislabākos. Viņi ir lielākā daļa handmade un viņiem ir tādi hieroglyfi virsū. Tad ir plastmasas naži, kas sastāv tikai no plastikām. Tie ir vispār ārprātīgi asi. To viņiem var griezt uz akmeni. Un nekas tev nebūs, viņš nenodils. Ja tu viņu nometīsi zemē, viņš sašķīdīs. Tad ir tāda mājasaimnieču, par brendiem runājot, mājasaimnieču un tādu profiņu nezīmuļu brends ir Global, kas ir nažu brends, kas ir, kruts. Ja to var ieraudzīs, man nekas parādīs. Šitādas te ir tam Globalam. Tas te ir, tāpat kā tev konversam ir zvaigznīte, ja? Tā viņam ir šitas te, kad viņš ir kopā sakausēts, un kad viņam ir tas pumpējums, lai rokas. Kad nav koka. Raidījums uzbūvējās tā, kad ir daudz cilvēki. Ir Andra, kas ir režisore, kas tipā saliek, pēc vizuāli tur tā, tur filmē tur tā, tur izdomā to gājumu. Un viņi arī montē pati. Viņi ir klāt. Tajā filmēšanas procesā, ēšanas procesā, visā, trauku mazgāšanas procesā, mēs visi darām kopā visu. Un rodas sajūta. Un parasti kāds kaut ko tādu, kādu mēs mūziku lietojam paši. Mēs tikai latviešu mūziku lietojam. Priekš raidījuma. Un tad to mēs arī liekam. Bet tā Andra ir tā, kas, es viņai šādi to tagad pirms Nīmo iznāca, tas jaunais diskatars uzreiz, to Navīnka, jo nav jau nekā tāda baigi laba, kas nāk visu laiku ārā. Bet tas ir Andras nopelns. Paldies, Andra! I'll try my best to entertain you, and please don't mind me if I get a bit crude. I'm your late night evening prostitute. I'm your late